tapotājs no Mafel vai tautā saucamais divurbis. Čau visiem! Paredzēts koka detaļu savienošanai, kā arī tiem, kas ražo korpusa mēbeles. Varētu teikt, ka pasaulē ir 3 milži rokas elektroinstrumentu segmentā detaļu savienošanai. Tad Mafel DDF40 ir viens no šiem 3 milžiem. DDF40 modelis ir jaunākais tapotājs no Mafel. Iepriekšējais modelis ir 40P. Šī versija tiek ražota no 2018. gada. Salīdzinot ar iepriekšējo modeli, šis tapotājs ir nedaudz kompaktāks, mazāks, kā arī šī kāta daļa jau ir izpildīta daudz ergonomiskāk un ērtāk strādājot ar šo instrumentu ilgstoši. Rokturu forma ļauj ērtāk iegremdēt šo tapotāju materiālā. Instruments ir 900 vati, svars ir 2,8 kg. Maksimālais urbju diametrs ir no 3 līdz 12,5 mm. Maksimālais urbšanas dziļums ir 40 mm. Melnā daļa ir gumijota, savukārt oranžā daļa ir plastmasa, kas ir pildīta ar stikla šķiedras matiem, tādējādi padarot šo korpusu ļoti izturīgu. Un pati metāliskā daļa ir ražota no alumīnija sakausējuma, lieta un atsevišķas detaļas ir vēl frēzētas, tādējādi panākot ļoti augstu precizitāti. Tā kā instruments ir paredzēts profesionālai lietošanai, komponentes ir ražotas no augstvērtīgiem materiāliem. Un apstīsim pašu instrumentu nedaudz tuvāk. Augšpusē ir ieslēgšanas slēdzis, kurš strādā ar šādu fiksāciju. Nav vairs kā iepriekšējiem modelim, kad jāstum uz priekšu. Slēdzis ir iegremdēts korpusā, nodrošinot jums viņu pret nejaušu ieslēgšanos. Instrumenta kreisajā pusē atrodas regulācijas slēdži. Šis atlaižot vaļā, jums ir iespēja pamatni noregulēt no 0 līdz 90 grādiem, kā arī šeit ir skala, ar kuras palīdzību jūs varat izvēlēties sev nepieciešamo leņķi. Kā arī ir tādas kā leņķa fiksācijas, var dzirdēt, ir 45 grādos, 90 grādos, 60,5 un 15,5 grādos. Augšpusē ir skrūve, ar kuras palīdzību jūs varat noregulēt šo bultiņu, lai jums precīzi rādītu izvēlēto leņķi. Jāsaka, ka instruments jau ir gatavs lietošanai uzreiz no kastes, un šādas regulācijas nav vajadzīgas. Protams, ja jums instruments ir kritis zemē, vai arī notikusi kāda cita ķibele, tad jums ir iespēja pieregulēt šo leņķi manuāli. Šī ir pamatnes augstuma regulācijas fiksēšanas slēdzis, ar kuru jūs atlaižot vaļā, jums ir iespēja šo pamatni regulēt jums jau izvēlētajā materiāla biezumā. Un šeit ir tāds slēdzis grozāms ar fiksāciju, kur jūs varat redzēt, ir virsū cipari, un ar šī slēdžu palīdzību jūs varat automātiski uzreiz iestatīt pusi no izvēlētā materiāla biezuma. Un šajā gadījumā tas ir 25 mm, 22 mm, 19 mm, 16 mm un 13 mm bieziem materiāliem. Kā arī šo atbalsta skrūvi ir iespējams regulēt, ja jums šķiet, ka instruments neurb izvēlētajā materiālā tieši pa vidu. Instrumenta labajā pusē var redzēt divus tādus slēdžus ar uzrakstiem 1 un 2. Viņus regulēt var uzspiežot uz katru no viņiem. Tādējādi ir iespēja pabīdīt šos fiksatorus uz vienu vai uz otru pusi. Apakšā ir skala, kas parāda urbšanas dziļumu. Respektīvi, tad, kad jūs urbjat materiālā no gala vai arī no materiālā no augšas, attiecīgi, protams, mainās tapas urbšanas dziļums. Ja, piemēram, 18 mm materiālā jūs urbjat, piemēram, 10 mm no plaknes un attiecīgi 30 mm no gala, lai jums nav katru reizi jāpāregulē instruments, teiksim, urbjot vispirms tikai plaknes, pēc tam urbjot tikai no gala, jums ir iespēja iestatīt abus urbumus uzreiz. Pirmo jūs ieliekat, piemēram, 10 mm un otro jūs ieliekat 30 mm. Un tad, kad jūs sākat urbt materiālā, vispirms jūs paņemat, teiksim, sākat urbt šo pirmo plaknē 10 mm, šeit ir slēdzis, jūs pagriežat uz 1
Un attiecīgi jums ir iespēja ieurbt tikai šos te 10 mm dziļumā. Tad, kad jūs pabeidzat tur plaknē, pārslēdzat šo slēdzi uz divnieku un attiecīgi jūs urbjat jau 30 mm, kas ir attiecīgi izvēlēts pēc otrā dziļuma iestatījuma. Ar vienu piegājienu jūs varat veikt regulāciju visam darba procesam. Trešā pozīcija slēdzim, kuru ieslēdzot, izbīdot urbjus, instruments nofiksējās, un tādējādi šeit jūs redzat, ir skrūvju vietas, atskrūvējot vaļā šīs skrūves, jums ir iespēja mainīt urbjus. Nomainījām urbjus, viegli pieturam, un instruments ir gatavs darbam. Jāsaka, ka instruments ir radīts pēc Eiropas standarta skaidu plākšņu materiāla biezuma, kas ir 19 mm, attiecīgi no instrumenta pamatnes līdz urbšanas centram ir 9,5 mm. Tas meistariem ir jāņem vērā. Attālums starp urbumu centriem ir 32 mm. Kā zināms, mēbeļu būvniecībā 32 mm ir standartizēts izmērs gan urbumiem, gan furnitūrai. Apskatīsim instrumenta komplektāciju. Šim Mafeld DDF40 instrumentam ir pieejams divas komplektācijas – Midimax un Maximax. Atšķirība ir tāda, ka Maximax komplektācijā nāk vēl dažādi šabloni. Konkrēti šī man ir Midimax komplektācija. Attaisīsim vaļā un apstīsimies, kas ir iekšā. Uzreiz pats instruments. Komplektācijā nāk līmes pudelīte. Iepakojums ar 208x40 mm tapām. Komplektā nāk arī otra kastīte, teiksim, citu izmēru tapām. Ir šis te atbalsta šablons. Parādīšu vēlāk, kā viņš strādā. Tad ir divi mīksti pretslīdes paklājiņi, lai jums ērtāk ir apstrādāt materiālu. Instruments frēžurbju nomaiņai. Šeit apakšā nāk dažādi šie te urbšanas šabloni, par kuriem es pastāstīšu nedaudz vēlāk. Putekļa atsūkšanas adapteris, kā arī lietošanas instrukcija. Praktiski viss nepieciešamais, lai jūs varētu uzsākt kvalitatīvi, piemēram, korpusa mēbeļu ražošanu. Instrumenta vada garums ir 4 metri. Redzējāt, komplektā nāk šāds aksesuārs, kuram patiesībā ir vairākas funkcijas. Pirmkārtām, šādi uzskrūvējot uz pēdas, jums ir lielāks atbalsta laukums, tad, ja jums, piemēram, ir jāveic urbumi tieši materiāla plaknē. Uzliekot šādi, jums ir ērtāk viņu pieturēt. Kā arī veicot šādi te urbumus plaknē, jūs zinat, kad no šīs detaļas malas līdz urbuma centram jums ir precīzi 50 mm. Bet ar to viss vēl nebeidzas. Tad, ja jūs izmantojat šādu te aksesuāru lineālu, kuram solis ir 32 mm, piestiprinot pie materiāla, šeit ir tāda kā sēža, kuru ieliekot, precīzi nofiksējās, jūs varat veikt urbumus ik pa 32 mm. Un ja jau iesāku stāstīt par šo šablonu, tad es arī turpināšu. Ir iegādājums atsevišķs šāds šablons, uz kura ir skala ar atzīmētiem cipariem. Vieni cipari ir gaišā krāsā, otri ir tumšā, kas ļauj jums vieglāk strādāt ar šo šablonu, respektīvi vai nu pa tumšajiem cipariem, vai nu pa gaišajiem. Tādējādi pārliekot instrumentu pa šiem te zobiņiem, jūs veicat urbumus ik pa 32 mm. Šablons no abām pusēm ir pilnīgi identisks, līdz ar to jums nav jāveic kaut kādi atmēri, lai jūs varētu strādāt, piemēram, materiālā no abām pusēm. Otrā pusē ir detaļu fiksatori, kuri grozās. Tas nozīmē, ka ar šo šablonu jūs varat veikt urbumus gan taisni, gan arī kādos no leņķiem, piemēram, slīpajos plauktos, nezinu, kādā, piemēram, apavu skapī vai veikalā, kādā no plauktiem. Ar šo skrūvi, skrūvējot, jūs savalkat materiālu
ar šo te kulaciņu. Paceļot šo te kulaciņu nedaudz uz augšu, jums ir iespēja viņu daudz ātrāk pārbīdīt uz jums izvēlēto materiālu platumu. Šī melnā daļa ir līdzīga kā zāģēšanas lineālam, šī te gumija, kas nodrošina pretslīdi. Šis lineāls jums atļauj apstrādāt materiālu līdz 760 mm platumā. Respektīvi, pilnīgi pietiek, lai jūs varētu veikt urbumus pārliekamajam plauktam, piemēram, virtuves apakšējiem skapīšiem vai arī virtuves augšējiem skapīšiem. Ja mēs skatāmies uz standarta virtuves izmēru, tad apakšējie skapīši ir aptuveni 760 mm augstumā, un pēc Eiropas standarta arī augšējie skapīši ir tikpat augsti, cik apakšējie, restīvi 760 mm. Tādējādi jūs ar šo te lineālu kopā ar instrumentu jūs varat veikt ne tikai urbumus pārliekamajam plauktam, izmantojot 5 mm frēžurbus. Jūs varat konstruēt arī savus mēbeles, izmantojot sistēmu 32. Tas apmēram ir tā kā, piemēram, IKEA mēbelēm. Jūs paņemat korpusa sānu, kurā ir urbumi no augšas līdz apakšai, un tādējādi jūs tur skrūvējat klāt viras, atvilkņu mehānismus un visu, kas ir nepieciešams jūsu mēbelē. Kā arī šis šablons jums ļauj ērti saur detaļas, neveicot nekādas atzīmes uz pašām detaļām. Respektīvi, izmantojot šo te skrūvi, jums ir iespēja veikt urbumus arī plauktos, kas, piemēram, ir nedaudz šaurāki kā pats skapīts. Piemēram, iekšējie plaukti ar 5 mm atkāpi no korpusa malas. Jūs vienkārši šos 5 mm atregulējat šeit ar skrūvi, liekat virsū uz detaļas un veicat urbumus no gala. Arī šajā gadījumā Mafel ir par šo padomājis, un šai te atvāžamai augstuma regulācijas plaknei šeit ir tādi zobiņi, kas ir paredzēti, kuri ievietojās iekšā šajā lineālā un ir paredzēti precīzam darbam ar šo te lineālu. Un pastāstīšu par šiem te šabloniem, kas nāca komplektā. Šādi te plastmasiņi. Kā redzat, pašam instrumentam gan uz pamatnes šeit, gan arī augšā uz šīs te regulējumās pēdas ir šādas kā iedobītas, kurās attiecīgi jūs ievietojat un nofiksējat šos te šablonus, kas jums ļauj veikt nedaudz cita attāluma urbumus vai nu no malas, vai nu jau no esošā urbuma. Jo šīm te standarta atdurītēm, kas nāk pamatnē, no viņas malas līdz urbja centram ir 15,5 mm. Bet ar šiem šabloniem jums ir iespēja šo attālumu mainīt. Un tādējādi jūs varat veikt urbumu arī daudz šaurākās detaļās. Piemēram, izmantojot vienu no šabloniem, jums ir iespēja samazināt šo attālumu līdz 7,5 mm. Ir šablons, ar kura palīdzību jums ir ērti satapot arī detaļas, kas ir nozāģētas leņķī. Nu, piemēram, rāmīši, kas ir sazāģēti 45 grādos. Ir arī šāds šablons, kur šo urbumu centru novirza no 105 mm līdz pat 320 mm. Šeit ir regulācija, ar kuras palīdzību jums ir iespēja pārlikt šo soli pa 5 mm. Kā arī nāk šeit tāds konteinerīts ar precīzās regulācijas skrūvi, kas jums ļauj atkal novirzīt šo te urbumu nedaudz no korpusa malas. Respektīvi, atkal, ja jūs plānojat kaut kādus plauktus, kas ir ievirzīti dziļāk, piemēram, korpusā, jūs ar šo skrūvīti, tad, kad veicat šo plauktu atsevišķu urbšanu, vienkārši paregulējat 5 mm, un tādējādi jums nekas cits vairs nav jādara, urbjat, un visas detaļas jums precīzi sakritīs. Kā arī, ja viņš traucē, viņu ir ērti noņemt nost. Instruments, manuprāt, ir fantastisks, ar veselu kaudzi dažādām iespējām un dažādiem risinājumiem korpusa mēbeļu ražošanā vai arī galdniekiem dažādu koka detaļu savienošanā, un visi šie šabloni palīdz jums daudz ātrāk un precīzi mainīt urbuma attālumus dažādām detaļām, neveltot ilgu laiku katras detaļas atsevišķai urbumu atzīmēšanai. Piebilstot vēl par šo lineālu, varu teikt, ka ir iegādājams vēl pagarinājuma versija, kas ir 1600 mm gara. Restīvi, saliekot viņus kopā, jūs jau varat veikt urbumus daudz platākām detaļām. Principā instruments nodrošina
praktiski visus urbumus korpusa mēbeļu ražošanā. Gribētu pateikt paldies uzņēmumam Attēls R, kurš sniedza man iespēju uzfilmēt apskatu šim te Mafel instrumentam. Patstāvīgie man kanāla sekotāji zina, kad Mafel instruments es jau kādu laiku esmu gribējis dabūt sev uz apskatu kanālā. Šāda iespēja man ir tapusi, kā arī Attēls R praktiski ir vienīgā vieta Latvijā, kurā ir iespējams apskatīt dažus Mafel instrumentus uz vietas veikalā. Līdz 18. aprīlim šim instrumentam ir 15% atlaide. Meistari, ja jūs esat plānojuši sev šādu instrumentu iegādāties, šī ir lieliska iespēja to izdarīt. Instruments ir nopietns, instruments ir ar ļoti plašām iespējām, it sevišķi izmantojot šos te šablonus. Grūti īsā video ir izstāstīt sīki un smalki par visām iespējām, bet, ja jums ir kādi konkrēti jautājumi par šī instrumenta funkcionalitāti vai darbu ar šiem te šabloniem, rakstiet komentārā, un es uzfilmēšu atsevišķu video par kādu no šiem te jūsu jautājumiem. Paldies, ka skatījāties, un uz tikšanos nākamajos video par instrumentiem. Čau!